Vai esat dzirdējis par zero waste šūšanu? Par to, ka no auduma atgriezenēm iespējams radīt mājokļa dekorus un citus noderīgus priekšmetus? Sabiedrība arvien vairāk izmanto dabīgus materiālus – vilnu, linu, kokvilnu. Kādas ir to priekšrocības salīdzinājumā ar sintētiku? Kā izvēlēties ilgtspējīgus tekstilu izstrādājumus? Certifikāti, ražotāji, otrreizējais tirgus. Par to parunāsim šajā video – tekstils un apģērbi. No 12 mājsaimniecībā izmantoto lietu patēriņa kategorijām Eiropā tekstila patēriņš vides un klimata slodzes ziņā ierindojas 5. vietā. Tikai 12% no veikalos un viesmīlības nozarē izmantotajiem un nolietotajiem tekstila izstrādājumiem tiek pārstrādāti. Pēc internetā pieejamajiem pētījumu datiem pasaulē katru gadu gandrīz 92 miljoni tonu no saražotā tekstila nonāk atkritumos. Šādi turpinot, 10 gadas beigās šis skaitlis sasniegs 134 tonnas. Ko tu parasti dari ar apģērbu, kas tev vairs neder vai nepatīk? Vai nu piedāvāju kādai no draudzenēm, varbūt viņas vēlās, vai viņām patīk, vai arī izmantoju lauku darbos. Un cik bieži tu parasti pērc jaunas drēbes? Būtībā tikai pēc vajadzības. Diemžēl dzīvoklī nav daudz vietas skapī, tāpēc nākas veikt tādas tikai tad, kad vajag drēbes būtībā. Tikai tad arī pērku. Vai jūs zināt, kur mūsu pilsētā var nodot nevajadzīgu apģērbu un tekstilu? Nezinu. Tiešām nezinu. Vai tu zini, kas notiek ar apģērbu, ko cilvēki izmet sadzīves atkritumos? Nav ne jausmas. Bet vai tu zini, kur var to apģērbu nodot? Jā, šajos sarkanajos konteineros tur jā. Un ko tu pats parasti dari ar apģērbu, kuru tu vairs nenēsā, kas tev nepatīk, kas tev vairs nedara? Tieši tur arī liek sarkanajos konteineros. Ko jūs parasti darat ar apģērbu, kas vairs nedara vai nepatīk? Es nododu konteinerā pie kvartāla, tur, kur ir arī komunālā saimniecība, arī mums tur ir konteineris, es nododu tur. Vai tu kādreiz pāršuji vai arī labo apģērbu? Nē, diemžēl nē. Metu ārā. Vai arī, nezinu, jā, būtībā metu ārā vai izmantoju kā lupatu, nekā tāda interesanta. Vai tu kādreiz pērc apģērbu lietoto preču veikalos? Jā, es pērku. Ir kaut kas interesants, ko sanācis atrast? Jā, šīs bikses. Nopirku Humanā pa 1 eiro. Es pat biežāk iepērkos Humpalās nekā kaut kādos fast fashion veikalos. Kāpēc? Humanās var atrast kaut ko tiešām ļoti tādu stilīgu, kas nebūs citiem. Un arī tāpēc, ka man nepatīk tas stils, kas ir fast fashionā īsti. Kaut kā, jā. Sanāk, tu uzskatītu par stilīgu apģērbu, kas ir arī pārstrādāts? Jā, protams. Jā. Kvartālā arī ir tāda brīvbode. Jā, tā vēl joprojām mums te notiek. Siem? Mēs ejam iekšā. Šobrīd mēs esam kvartālā brīvbodē, kas pastāv jau no pagājušā gada novembra. Beigām, jā. Beigām, jā. Un šodien esam satikušies Āriju. Āriju, pastāsti, kā šis vispār koncepts tapa un cik daudz cilvēki nāk un iet uz šejieni? Jā, kā šis koncepts tapa? Mēs veidojām budžetu. Nākamā jauno budžetu, un mēs sapratām, ka tur ir kaut kāds mistisks nosaukums modes bodas. Un mums likās, bet tāda nebija, un mums bija tāda doma, ka mums vajag realizēt. Un tieši pirms decembra tāda jaukas, mājīgas atmosfēras, kad tiek kaut kas atdots, kaut kas pieņemts jauns. Mums bija tāds, mums jāizveido brīvbode, kur katrs cilvēks, jaunietis, vecs zolpīts, zolmīte, vecāki, visi cilvēki, bērni var nest savas mantas un bez maksas paņemt sev to, kas viņam patīk. Kas ir tāds visējošākais apģērbs, kas nāk un iet, kas tagad ir trendā? Visējošākais kleitas. Tik daudz kleitas nes. Nežēlīgi daudz, bet tā kopumā mums te ir viss. Man liekas, ka te kādi 100 outfiti, varbūt pat vairāk varētu sanākt, jo te ir gan lietusargi, šalles, viss. Blūzītes, džemperīši, auskariņi, ķemmes, tupeles.
Man liekas, sākotnēji šis koncepts bija domāts tā kā kaut kas uz mēnesi. Vai ne? Uz nedēļu. Uz nedēļu, un cik jau tagad 4 mēneši pagājuši? Jā, tāpēc, ka jo vairāk nāca, vairāk sāka nest mantas, un mums bija tāds, kur mēs tagad to visu liksim, tāpēc vajadzēja pagarināt, un tāpēc tas koncepts vēl joprojām iet. Es nezinu, cik tas ilgi vēl būs, bet jā. Bet tagad sāka vairāk nest, nekā nest prom. Bet dažas ir arī salauztas lietas. Jā, tāpēc viņas vajag, nesiet tikai veselu kaut nesalauztu. Sākumā pastāstīšu vispār par sasaisti zaļās aprites ekonomikas principiem tieši no pašvaldības viedokļa, no konteksta, kā mēs kā pašvaldība varam palīdzēt gan iedzīvotājiem, gan ieinteresētajām personām, kas vēlas būt zaļāki, tieši ievērot šo principu. Mums kā pašvaldībai ļoti liels atbalsts bija savā laikā pirms pāris gadiem iesaiste sadarbībā ar Zaļo brīvību projektiņā Tīri labi, kur mēs realizējam diezgan daudz aktivitātes tieši tekstila jomā. Mēs arī kā Līvānu pašvaldība, var teikt, bijām tādi pionieri pirmrindnieki, kad mēs izveidojām tekstilu vākšanas maratonu akciju, kuras ietvaros tad attiecīgi mēs kā pašvaldība piedāvājām iedzīvotājiem tekstila vākšanu pie mums pašvaldībā un tad tekstila realizēšanu un pārstrādi dažādos veidos. Tas nozīmē to, kā tekstilu apģērbu un pārējos tekstilu izstrādājumus nogādā ne tikai uz pārstrādes punktu, bet ir iespēja arī viņus dažādā veidā pārstrādāt vietēji, lokāli, piemēram, sadarbojoties ar vietējām biedrībām. Mēs sadarbojāmies ar pensionāru biedrību, savācot apģērbu, mēs sadarbojāmies ar dzīvnieku aizsardzības biedrību. Šī projekta Tīri labi ietvaros mēs arī realizējām mazo grantu projektiņu, kur bija iespēja dabūt finansējumu un attiecīgi arī iniciatīvu grupas to izmantoja. Ir varbūt kaut kādi tādi vienkārši soļi, kā mums būt atbildīgākiem, cik bieži mums pirkt kaut ko un Man jau liekas, ka mūsdienās vispār it sevišķi jaunatne ir ļoti progresīvi un atvērti, attiecīgi ļoti daudz izmanto tā saucamās humpales iepērkas, un tas vairāk nav kauns vai, teiksim, kaut kas, es tagad iepērkos humpalās, tieši otrādāk. Tieši ir ļoti stilīgi, ka es izmantoju apģērbu otrais un radu iespēju viņam dzīvot ilgāk. Kas vispār notiek ar to tekstilu, kad viņš ir nonācis urnā? Kas ir tas tālākais, kas notiek? Bet šobrīd jau visā Latvijā piedāvā iespēju centralizēt savādu tekstilu izstrādājumu. Tas nozīmē, ka ir uzņēmumi, lielais uzņēmums, kas pilsētam uzstāda sarkanos konteinerus, un tad attiecīgi tajos konteineros var iemest apģērbu, un tālāk jau viņš aiziet konkrēti no tās konkrētās firmas uz dažādām pārstrādes iespējām. Kā jau minēju, tad pārstrādes iespējas ir dažādas, gan sadarbībā ar biedrībām. Daudz, teiksim, no tā visa apģērba aiziet arī uz lietoto apģērbu veikaliem, būsim godīgi, uzņēmēju darbības veicināšanai arī, jā, ne tikai par brīvu. Un trešā frakcija, var teikt, ko nevar izmantot. Otrais aiziet vairāk uz pilnīgi jaunu preču ražošanu. Ir kaut kādi arī izaicinājumi, varbūt pašvaldība, ar ko saskarās šajā jomā? Protams, ir. Gribētos, lai biedrības un iedzīvotāji būtu nedaudz aktīvāki. Jā, protams, dzīvnieku aizsardzības biedrība, iedzīvotāju interešu grupas, teiksim, iesaistās projektos, bet tie projekti ir vairāk lokāli un vērsti uz konkrētu iedzīvotāju grupu. Gribētos arī, lai, teiksim, parastais iedzīvotājs, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājā, arī vairāk piedomātu pie otrreizējās pārstrādes iespējām. Un ne tikai apģērbā, bet gan visā atkrituma apsaimniekošanas sistēmas jomā, gan šķirojot plasmasu, gan šķirojot papīru un visas pārējās frakcijas. Bet, pamazām. Es domāju, ka kopā strādājot, mēs to visu panāksim. Jā, labi, paldies! Jā. Pēdējā gada laikā vispār ir tā, kā nevar atkauties no gribētājiem kaut ko atdot. Sūta no visas Latvijas ar pakomātiem un visu, jā. Un man katreiz jautājums, man te kaut kas ir no vecmammas skapja, pašai tur palicis nevajadzīgs kaut kādas drēbes.
Nekad nevar zināt, ka tieši tādā krāsā gabaliņu vajadzēs. Tie tādi radošie līkloči. Un varbūt problēma ir tāda, ka ļoti daudz saražots ir nekvalitatīva tekstila. Vispār jau līdz šim brīdim tā fast fashion viņa slikta ar ko? Ar to, ka tiek ražots daudz, tiek ražots nekvalitatīvs tekstils, tas, kas valkāšanai neteiksim, ka viņš ir patīkams. Un tad man jādomā, ko darīt ar veselu kaudzi poliestera blūžu. Taču zini atšķirību, kā ir, kad tu uzvelc poliestera blūzi vai kokvilnas vai kaut kādu, dabisku audumu, pavisam cita sajūta. Ja agrāk vintāža bija 20 gadi, 30, tagad jau vintāža ir 10 gadi. Lūk, un man nekad nav bijis vēlme darīt neko tādu vienkārši darīšanas pēc, ka tas tā kā kāds uzņēmē darbība vai biznes, bet tieši, lai būtu kaut kāds pienesums sabiedrībai. Un tad tas sasaucās ar to, ka ļoti daudz nevajadzīga, ļoti daudz. Aiziet uz to pašu jaunā preču veikalu, aiziet, tur smaržas speciālas, viss merchandisings ir viss, priekš tam, lai jūs pirktu. Atsevišķi stāsta internetu veikali, tad, kad izskatās tā, atnāk visam kaut kas cits, negrib čakarēties ar atpakaļ sūtīšanai, ir iespēja aizsūtīt. Un tā tas rodās tie kalni, viņi vienkārši traģiski ir. Tie mājas tekstilu, tā ir ļoti laba tēma. Jo tev pamatā ir apģērbi. Man citreiz ir tā kā maisiņi top, piemēram, paliek kaut kas pāri, es maisiņu uztaisu un gan arī tajā pašā no tā tērpē kaut kas tur paliek pāri. No spilvendrānām var maisiņus arī taisīt, jo tā kā rāvēslēdzes jau ir pāri. Pēc tā, ko es daru, man nav tā kā, es cenšos zero waste, bet man sanāk less waste. Nesanāk tā, ka gribētos jau ideāli, ka viss izmantots. Tur ir arī sava specifika, to, ko es saprotu, ir jāeksperimentē. Man bija sašūti no vecajiem aizkariem, tiem caurspīdīgajiem maisiņu speciāli, lai dārziņus, vai nevajag katru reizi polietilēnu to maisiņu ņemt. Brīžiem liekas, ko es te viena pati varu izdarīt. Jo veiklai masveidā, jo cilvēki atbrauc, viņi paklausās, viņi iedvesmojas. Īstenībā neko nevajag. Vajag internetu, Pinterestu un uz priekšu. Reāli viss ir pieejams. Ideju ir miljoni. Cilvēki to dara visā pasaulē. Un diezgan daudz ir ar visiem video. Tur jau motivācijas jautājums. Parasta šujmašīna pie tam mājas tekstilam nevajag nekādu īpašu aprīkojumu. Šeit pie manis brauc uz stila terapiju. Jūs atbraucat, mērat visu pēc kārtas, visu, ko vien ienāk prātā. Man ir apavi, man ir aksesuāri, man ir cepures. Tā, ka tu apģēr kaut ko tādu, ko tu nemūžā nevilktu varbūt. Dzimtsarakstu nodeļas esmu savedējies, savedu tekstilus. Es savedu vienu ar otru un visu laiku jāizglīto cilvēki, bet atkal ar to visu ātro modi, ar visi tie termo AliExpress ļoti cilvēkus ir samaitājuši. Un vienkārši ražošanas pēc, tāpēc, ka investēts ir iekārtās, investēts ir ēkās, investēts ir visās jaudās, un, protams, ka ražo. Es tikai kamerā visu laiku pa maliņa. Vai jūs zināt, kas notiek ar tekstilu un apģērbu, kas tiek izmests sadzīves atkritumos? Droši vien, ka nekas labs nenotiek. Man liekas, ka cilvēki mazāk šodien iepirksies mums. Kate no Līvāniem varēs rakstīt apakšā. Vai arī Kate neko nezina, jā? Jā. Mans pirmais jautājums, kur ir palikusi šmotku patruļa? Jēzus Marija. Kaut kad jau vēl būs. Jā, šīs bikses. Nopirku Humanā pa 1 eiro. Damn, that's a steal.